Redz, ka tev suņi neizķērnā. Tu aizēji noliec. Un tad nāc apakaļ. Nevar pēc tam, tev apēdīs suņi, tur ir smaržos. Tur neviens šimnieks neviens. Pagājiet, jā, es noliku uz grīdas. Labdien! Bravo, čau! Es ierosinu, ja jūs to kafiju un arī kāds uzkots, varat uzlist saltīti, ņemt droši mēs šeit brīvā atmosfērā. Nevis komunikācijas mapītē varētu būt, ne? Sākums ir pareizi. Apjūki, jā. Cik nomas ir galvā. Man jau te bija, kurš vēl te nav pieredzējies. Otrā pusē, kurš vēl te nav pierakstījies Latvijas? Svētās 5 minūtes esam pavadījuši. Lēnām, tagad pievienosies. Labdien, man sauc Liena Grīva, es esmu no Izemes plānošanas reģiona. Esmu viena no komandas, kas strādā ar tādu internetu programmas finansētu projektu. Angliski viņam ir jaunāk, labāks, tas nosaukums digitāla rurāla, bet, ja mēs latviski, tad mēs sākam viedo ciemu un lauku teritoriju digitālā transformācija. Un paša projekta iecere un būtība ir īsumā tāda, ka mēs meklējam, pirmkārt izpētam esošo situāciju, runājamies ar jums, ar Izemes reģionu iedzīvotājiem,
apkopējam viedokļus, apkopējam problemātiku un iespēju, un kopā arī domājam par iespējamiem risinājumiem, kā mazināt šo te digitālo plaisu lauku reģionos. Un kas ir tās vajadzības un vēlmes, kur vidzemes plānošanas reģionā mūsu teritorijā iedzīvotājiem ir svarīgs. Un rezultāts tam ir vidzemes plānošanas reģiona plānošanas dokumentu uzlabošana, papildināšana, ņemot vērā šo te iegūto informāciju no kopienām un iesaistītajām pusēm. Un šodien mēs iesaistamies pie jums. Paldies, ļoti kupa kompānija. Un šādas tikšanās, tas ir tāds viens no instrumentiem visu šī projekta ietvaros un dažādas konsultācijas ar institūcijām, ekspertiem. Un arī tas būtiski, ko es ceru, ka noslēgumā arī jūs mums palīdzēsiet par to padomāt, kas ir tādas labās prakses tieši vidzemes reģionā, ko mēs arī varam izmantot kā labus tādus piemērus, uz ko mudināt arī citās teritorijās un citās vietās attīstīt. Pavisam īsi, lēnām garām pārējos uz nākamo šo te etapu šajā tikšanās reizē. Lai pārliecinātos, ka šis mūsu projekta rezultāti atspoguļo tiešām iedzīvotāju vajadzības un viedokļus, mēs esam arī atklājuši aptauju. Šeit ir QR kods, mums nav kaut kur vēl jāapkārt. Labi. Tur pēc tam es arī uzlikšu, kā es aicināšu, ja kāds no jums vēl nav šo aptauju, jo ļoti daudz aizpildījuši, bet ja kāds no jums vēl nav, to redzēs un aizpildījis, lūdzu izdarīt. Pēc tam vēlāk. Un jau no esošajiem rezultātiem, kas arī šajā aptājā parādās, un arī iepriekšējās tikšanās reizēs ar cilvēkiem vidzemes reģionā citviet, viena no lietām, kur ļoti būtiski uzsver cilvēki, ir šīs digitālās prasmes. Un arī aptaujā mēs esam to jautājuši, un cilvēki ir vērtējuši gan savu prasmu līmeni, gan arī domājam par cilvēkiem, kur viņiem ir tuvākajā apkārtnē, kā viņi to uztver. Rezultāts nav slikts, un tomēr ir vēl joprojām kur tiekties. Labdien! Un varbūt mēs tad arī tādai mazai jūs iesaistē pajautāšu, kā jums pašiem šķiet, vai ne konkrēti varbūt par jums, vispār šeit jūsu apkaimē. Vai tā ir problēma, vai šīs digitālās prasmes ir attīstītas, vai cilvēki jūtas droši, vai tam būtu vērts pievērst lielāku uzmanību? Kā paši jūtaties tajās? Es domāju, ka bibliotekārs vislabāk zina. Ja viņām nāk tie, kam ir vajadzīga palīdzība. Es zinu reālo situāciju, vai ne? Ko jūs sakāt, kā ir? Reāli jau nejūtās droši, jo, piemēram, uzdarbā, man liekas, katru pārdienu man ir kāds viltus e-pasts, kas īsti nav ne no policijas, ne no tikai vienkārši jāsaprot, ko tu dari vaļā. Ja es būtu gados cilvēks, es varbūt neskatītu. Tā jēga ir ne tikai tajā, ka jūs protat lietot tos digitālos fiks risinājumus, bet arī saprast kritiski un vērtēt, kas no tā ir būtiski. Jā. Nu, labi, es varbūt, ka tagad vairs neturpināšu, tad, ja es sāku iet, kas nav mana ekspertīze, bet mums ir viesis, un tā ir Vīja Nieder. Un tāpēc es aicināšu viņu turpināt šo sarunu jau tādā praktiskākā nozīmē, varbūt ņemot vērā teikto. Es atvainojos, es bišķiņ tikai, varbūt, ka mēs varētu visi iepazīties. Jūs arī esat minēta Tauriņa no vidzemes plānošanas reģiona, un es labprāt zinātu, kas ir sanākuši, jo es pieļauju, ka jūs viens otru varbūt daudz pazīstat, bet jā, es labprāt dzirdētu, varbūt, vai jūs esat atnācis vienkārši kā privāta persona vai pārstāvāt kādu iestādu organizāciju, varbūt varam sākt no jums, un tad pēc kā. Labi. Man sauc Māja Andersone.
Un man ar šo ir diezgan tieši sakars, jo es esmu Limbažu novada izglītības pārvaldē atbildīga par mūža izglītību. Un šobrīd mums ir visā Latvijā ir projekts Sabiedrības digitālo prasmju attīstība. Un tad mūsu uzdevums ir pēc iespējas vairāk, un Limbažu novadam ir uzdevums ir 609 iedzīvotājus iesaistīt digitālo prasmju attīstībā, digitālo prasmju uzlabošanā. Tā kā šis noteikti sasauksies ar to. Tā. Bet es esmu arī kā iedzīvotājs. Es esmu Māja Landenfelde, un šoreiz vairāk kā privāta persona, vienkārši interesēs šī tēma. Anita Strokšs, Staicels pilsētas biblioteka. Aiva Vaslaka, Staicels kultūrsamas. Kristiāna Kalniņa pārstāv Limbažu novada pašvaldības aģentūru Lautu. Strādāja turisma informācijas centrā un strādājot ar turistiem, ir jāsaprot, arī kā, piemēram, šo digitalizāciju vairāk ieviest tādā ar turistiem. Drīkst pajautāt, vai jums mēdz būt situācijas, kad jāizmanto kaut šie tulkošanas rīki? Jā, tas ir vairāk tulkošanas rīki, tas ir arī, piemēram, arī strādājumi mājaslapas uzturēšanu, lai tā informācija ir pieejama vairākām šiem ārvalstu turistiem, ir šī mājaslapas tulkošana. Tā esmu izmantojuši ChatGPT tulkošanu. Mani sauc Ines Timerina, un es arī strādāju Limbažu novada pašvaldības aģentūrā Lautu, bet tikai Staicels kultūrsamas centrā. Man jau līdzīgi tas, ko Kristīna teica. Es esmu Raila. Es pārstāvu Vidzemes pārdošanas reģionu, un būšu vairāk kā klausīšanās. Savienības Incenberga, es esmu pensionāris paklausīt. Jā, varam tālāk turpināt. Indra Jauns, mēs Staicels muzejs un privāta persona. Neizteikti bibliotekāri, paklausīšos. Stādījus priekšā? Būtu interesanti, lai sabiedrības pārvaldes vadītājā, un es citīgi klausīšos. Ziedot būtu. Es klusē. Es tikai paklausīšos no ausu. Mēs lieta kākuņa Vidzemes lauku partnerību Rasla darbā izmantojam, gan tulkotāju, gan vispār principā mēs ļoti mācāmies ieviest digitalizācijas procesu arī savā organizācijā, tieši dokumentu aprates kārtošanā, pēc iespējas mazināt papīru un informācijas apriti. Sievīte Irvinsone arī Vidzemes Rasla. Vispār sapratām. Es esmu no Vidzemes Braslas. Mēs izveidojām jaunu organizāciju. Ļoti jauka organizācija, kuras teritorijā iekļaujas arī Staicela. Protams, darbs pie datora un visādas pikšķerēšanas un vispār par digitalizāciju. Viss ir digitalizācija un digitizācija. Tās ir atšķirīgas lietas. Rita Bībere, Vidzemes plānošanas reģions un Vidzemes degals. Marta Diekstīga, Vidzemes plānošanas reģions. Un vēl Jā, Ieva Kreilija, Vidzemes plānošanas reģions un Eiropas digitālās inovācijas centrs Vidzemē. Varbūt kāds jau man ir redzējis, ikdienā lielākoties strādāju ar digitalizāciju, bet ar uzņēmumiem vai ar organizācijām, kas nodarbojas ar komercdarbību, tā skaitā pašvaldību kapitāla sabiedrībām, tieši par iekšējo procesu digitalizāciju. Un, kā saka, pie manis parasti nāk tie, kuriem vajag pirmo atbalstu, kā uzsākt, ko darīt, kuriem atbalstu, kā kādiem procesiem, problēmām, izaicinājumiem sākt un tādu pirmo tehnoloģisko konsultēšanos var saņemt. Tas, kas varbūt tāds aktuālāks, es klausos arī šeit, tad no gada otras puses, respektīvi rudens sezonas, strādāsim arī vairāk ar publisko sektoru, tā kā pievērsīsimies ne tikai uzņēmumiem, bet arī iesim pie publiskākām organizācijām, kā var sekot arī drošāk situācijā. Ar finansējumu jūs nāksiet? Droši vien jautājums, kādā formā, ja domājat konkrēti par dokumentu vadības sistēmām publiskajam sektoram, tad jāskatās jaunā liela programma, kas būs gala labuma guvēji.
Bet citas aktivitātes, kas kaut kādas ekspertu vizītes, kas var palīdzēt sakārtot procesus, neparedz tiešu finansējumu, bet, kā saka, tādu vizīšu organizēšanu, mēs viņus organizējam pie jums, tādu atbalstu jā. Jā, bet jūs jau dzirdējāt, jaušanu. Gan iepazīstināt ar sevi jau. Tātad mani sauc Viena Iedre, es pārstāvu šeit Vidzeme Tečkāls un meitenes man uzaicināja, jo vajadzēja pastāstīt kaut ko vairāk par tehnoloģijām, par ikdienas rīkiem, par to, kas tam lācītim vēderā. Un, lai to visu izdarītu, man jau neteica, ka būs reģionā un tad neko nevajag, bet paklausos, ko jūs jau zinat, kādus termiņus jūs lietojat, ok, varbūt, kad es mācīšos no jums. Un tieši šim mērķim es šeit esmu. Es gribu radīt gaisotni un iedvesmot jums, kad neviens nezin visu. Nav tā cilvēka, kurš zina visu, tīpaši mūsdienu laikmetā, kā tas viss mainās, kā attīstās. Tāpēc vislabākais, ko tu vari darīt, turēt atvērtu prātu, neuzstādīt sev stereotipus un iet ārā un klausīties un skatīties, kas no šī visa ir noderīgs tev un kas ir tas, kas tavā ikdienas darbā var palīdzēt. Tātad uzreiz saku, es esmu šeit, lai iedvesmotu, nevis lai mācītu, pasniegtu garas lekcijas par dažādiem svarīgiem tematiem. To varbūt iedziļinoties, meklēt paši, kas jums patīk. Bet virspusēji kaut kādu priekšstatu par to, uz ko skatīties, ar ko sākt, es noteikti varu palīdzēt gūt, bet tālāk jau tad darīsim paši. Tātad, jā. Lai nebūtu tā, ka es atnācu tev un izstāstīju kaut ko, mazliet pastāstīšu arī par sevi. Tas plāns, kurš mans iedomātais plāns šim ir mazliet par sevi, par Vidzeme Tečkāls, kas mēs esam, ko mēs darām. Tad ieskats, kā jau teicu, kas tam briesmonim vēderā, un tālāk jau mazliet padarboties praktiski. Mans mērķis šodien ir likt mazliet pastrādāt arī jums, nevis tikai stāstīt praktiski. Mēģināsim Mentimetra rīku, ja kāds ir saskāries ļoti labi, ja nē. Parādīšu soļus no 0 līdz gatavai prezentācijai, kā to var uztapināt dažu minūšu laikā un nevajag ļoti specifiskas zināšanas. Un pēc tam, jā, varam satikties, parunāties, ja ir kāds specifiskāk jau jautājumi un iet iekšā konkrēti dziļāk jau tematos. Par mani runājot, tātad man ir diezgan daudz cepures ikdienā, viena no tām ir mana ģimene, man ir diezgan kupla ģimene, ir diezgan daudz ko darīt, bet šis ir arī mans pluss vienlaicīgi, jo man ir ļoti dažāda vide riņķi. Es piedalos sporta nodarbībās, es piedalos dziedāšanas nodarbībās, es piedalos bērnu dārza, vecāku sapulcēs, skolas sapulcēs, tādēļ es jau uzskatu, ka kaut kādā ziņā es esmu veikusi aptauju šajās visās vidēs un man ir kaut kādas priekšzināšanas par to, kas notiek riņķī. Un vienlaikus arī ir bišķiņ plašāks zināšanas par IT pasauli un par digitalizāciju un visu šo. Jo es pati šobrīd, mans status ir HRBLB, es esmu vairāk kā 15 gadus nostrādājusi personāla vadībā ar dažādām tēmām, kas ir aktuāls tur. Tātad, principā, jebkās no darbinieku pieņemšanas līdz atlaišanai, līdz sadarbībai, līdz dokumenti, viss, kas iekšā šai ciklā. Un kādu laiku tā pastrādājot, vairāk kā 15 gadus, es izdomāju, ka es gribu taisīt kaut ko, kas dod jēgu šim visam, un tāpēc es šobrīd strādāju būvēju, izmantojot gudrākās tehnoloģijas rīku, kā palīdzēt darbiniekiem izteikt savas vajadzības. Datos balstītu rīku, būtībā ar datu analītikas palīdzību es apkopoju, ko darbinieki domā, kas viņiem ir svarīgi, kāpēc, vai viņi jūtas labi, vai viņi nejūtas labi, ja viņi nejūtas labi, kas nav labi. Un šādi aptaujājot darbiniekus, es nododu informāciju vadībai. Vēl es darbojos, jā, kā minēja Vidzeme Tečkāls, kas ir arī tas, kāpēc es atrodu šodien šeit, jo es vēlos sniegt, es pati daudz mācos un vēlos šīs zināšanas sniegt tālāk, un tas ir, mēs jau tiekam pie 4. punkta, ka ir ļoti labi, ka tu kaut ko esi apguvis, bet tikai ejot ārā un daloties ar zināšanām, tu apgūst vēl kaut ko jaunu. Tu nestāvi savā rāmītī, bet ej tālāk un mācies un iegūst jaunas zināšanas.
Un jā, par Vidzemes Trešgales parunājot mazliet vairāk, mēs meitenes esam savākušās kopā, lai palīdzētu ne tikai, šeit mūsu fokus nav tikai sievietes, bet mēs mazliet vairāk fokusējamies uz sievietēm, palīdzētu sievietēm apgūt digitālās prasmes, jo vēl joprojām ir skaidrs un pētījumi vēl joprojām to apliecina, tikai 19% no IT sektorā strādājošajām ir sievietes, un mēs vēlamies šo plaisu samazināt, jo es pa dzīvi pat esmu stereotipu lauzē, vienmēr paticis lauzt stereotipus un vienmēr gribās nestāvēt rāmītī, kāds ir uzlikts. Šeit varētu būt daudz piemēru par to, kad negribu uzreiz tātad stereotipiem, bet es esmu sieviete, man ir bērni, vajadzētu varbūt būt mājās un rūpēties par pavadu, bet es šo robežu sev neuzlieku, kaut citi varbūt reizēm to vēlās un novēlu arī darīt tā jums. Ejiet plašāk, ejiet tas, kas jums patīk, to pētat, nav nekādu robežu, kas jums ir uzliktas, jo es nesēžu mājās, es eju ārā, es esmu blondīna, bet mani izglītības diploma pierāda, ka varbūt tas stereotips arī uz mani neatiecas. Esmu 4 bērnu māmiņa, bet tik tā aizbraucu ar mociju. Kaut man saka, ka tas nav prātīgi, es to daru. Tāpēc ar savu piemēru es vēlos parādīt, ka jūs varat visu, ja vien jūs to gribat, un galvenais, jā, ir kautrīgi, ka es kaut ko nezinu, bet ir jāiet ārā no komforta zonas, ir jālauž sevi un jāsaka, es nesapratu, vai tu vari man pastāstīt. Un es arī daudz brīžus mācoties esmu tādā situācijā, ka liekas, nē, tas taču nav vienkārši iegūstams, apgūstams. Bet var lēnu garu, sākot, ejot solīt pa solim, tu tiec tālāk un vari kaut ko iemācīties. Un kā pētījumi rāda, ir tikai 54% cilvēku vecumā no 16 līdz 74 gadiem, kam ir vismaz pamatprasmes digitalizācijā, jebkādos IT rīkos. Tas varbūt, šeit nerunāsim uzreiz par būvēt mākslīgā intelekta rīku, šeit runājam par pamatzināšanām, atvērt internetu banku, nosūtīt e-pastu, uzrakstīt WhatsAppu, tās arī ir digitālās prasmes un tas ir jāsaprot, ka tas ir ļoti plašs loks. Un tāpēc mēs Vidzemes Trešgales tā arī mēģinām cilvēkiem stāstīt, kas ir tās tehnoloģijas, kas tam lācītim vēderā, kāds briesmoņus tur apakšā slēpjas, tur nemaz nav tāds briesmoņus. Un nevajag iedomāties, ja pasaka vārdu digitalizācija, tās droši vien būs par programmēšanu. Es tur neko nezinu un nemaz neskatos tajā virzienā. Noteikti nē. Ir ļoti daudz dažādas nozares apakšā. Tur ir digitālais mārketings. Tas ir tieši kas saistīts ar mārketingu, bet izmantojot dažādas tehnoloģijas. Tur ir apakšā datu analītika, kas ir mana aizraušanās. Es varētu, laikam, dienu ilgi pētīt datus un skatīties, kā viņus pasniegt foršāk, saprotamāk, vienkāršāk, lai cilvēki izprot situāciju. Un tur ir tik daudz, kas apakšā programmēšana, tā ir būtībā tikai viena un tā pati tehnoloģiskākā daļa, bet pārējais viss ir apgūstams ikvienam, un uz to mēs arī Vidzemes Trešgales ejam. Mēs rosinām, ka mēs gribam izglītot, atbalstīt, iesaistīt un galvenais mudināt. Cilvēkus saprast to, ka IT karjera ir ļoti plaša, un mēs varam izvēlēties sev vajadzīgo un atrast savam biznesam, piemēram, jūs dzirdēju, kāds ir arī biznesa cilvēks, tad droši var iet un skatīties, kas ir vajadzīgs. Tev nav jābūt tehnoloģijās gudram, un tas, uz ko mēs sevi tendējam, ka mēs gribam būt viena no vadošajām organizācijām Vidzemes reģionā, kas vienkāršā valodā pastāsta lietas, kas notiek IT sektorā un palīdz motivēt apgūt vairāk, lai mazinātu, kā redzējāt to mazo procentu, lai mazinātu plaisu. Un mēs rīkojam dažādas aktivitātes, mēs esam 8 meitenes, un mēs pašas sanākam kopā, izspriežam, kas ir tas, ko mēs gribētu apgūt. Citreiz tā ir datu analītika, citreiz tas ir vienkāršākas lietas, piemēram, veidot reels. Arī mums meiteniem, kurai ļoti patīk to darīt, un reels, ja jūs zināt, ir īsts video rullītis sociālajos tīklos, attiecīgi varam darīt to, un arī tas ir savā ziņā digitālās prasmes. Un jebko no šī plašā loka paņemot, mēs izdomājam, kas mums patīk, taisam dažādas tikšanās, un tur runājam vienkāršā valodā par šīm lietām, var apgūt, un tā plaisa līdz ar to mazinās. Tas ir tas, ko mēs ikdienā darām.
Tad kāpēc vispār tie digitālie rīki ir vajadzīgi, kā viņi jums var palīdzēt? Un šeit ir ļoti plašs loks, un uzsvēršu vēlreiz to, ka plašais loks ir katram ir jāatrod savs. Mēs varam būt divi pilnīgi vienādā darbā strādājoši, piemēram, bibliotekārs 1, bibliotekārs 2, bet rīki, ko mēs izmantojam, var būtiski atšķirties, un arī vajadzības, kas mums ir nepieciešams, ir ļoti dažādas. Un līdz ar to mūsdienu plašajā iespēju pasaulē ir jāsaprot, kas ir tas, kas ir vajadzīgs. Vai tavs fokus ir uz laika taupīšana, automatizēt dažādus uzdevumus, strukturēt darba plūsmu. Tie ir dažādi rīki, kas to var izdarīt, un atkal šeit tikai ejot dziļāk, meklējot, skatoties, kas ir pieejams, jūs varat atrast to vienīgo, to īsto, un nebūs, vēlreiz jāsaka, nebūs tā. Šis ir vienīgais labais rīks, tā nekad nebūs, jo tu esi bibliotekārs, tev patīk viens, tu esi veikala pārdevējs un plāno tikai savu personīgo laiku, tev nevajag super sarežģītu rīku tam. Tāpēc rīki ir daudz un dažādi, jāmeklē sev piemērotākais. Kas ir tas, ko tev vajag izdarīt? Piemēram, uzdevumu pārvaldību. Efektīvu projektu organizāciju. Meitenes, piemēram, te strādā pie projektu vadības. Viņām noteikti ir vajadzīgi kaut kādi digitālie rīki, kuri palīdz sakārtot daudzos uzdevumus, lai var saprast, uz kurien iet. Vēl viena liela daļa no rīkiem ir sadarbības, komunikācijas uzlabošanas rīki. Tie var būt visdažādākie. Sākot no vienkārši WhatsAppa, vai, laikam ziņas mūsdienās jau paliek ar vien nenovērtētākas, viņas aizvien mazāk izmanto, bet tādi WhatsApps, Messengers, kas ir, ja jūs lietojat Facebook, tur ir pieejams, ir dažādi rīki. Vēl darba vidē, piemēram, izmanto Slack, kur ir jau vairāk par tēmām, kur viena tēma, un tad tur apakšā ir tās sarunas, tā kā WhatsApps, bet par konkrētām tēmām. Vēl lietas, kas ir svarīgas, ir datu pārvaldība, droša dokumentu glabāšana un piekļuve jebkurā vietā. Ja mēs esam pieraduši, kad mūsu lietas glabājas mūsu datorā vai telefonā, un nekur citur mēs viņus tā kā ārā nenesam, bet kā rāda šis laikmets, aizvien vairāk ir jādomā par to, ka tu vari no jebkuras ierīces savas piekļūt saviem datiem, pārnēsāt savus datus un mākonī glabāt, lai tas būtu drošāk. Tāpēc tā, teiksim, paši elementārākie, tev ir vienā datorā visi mani bibliotēkas faili, un dators, vienā dienā viņam uznāk un viss, un viņš vairs negrib strādāt. Un visi tādi faili ir zuduši, un tev nebija kopijas, un tu paliec vienkārši ar tukšām rokām. Un, lai no šī izvairītos, ir jādomā par datu pārvaldību, par drošām dokumentu glabāšanas sistēmām. Un es laikam, tā padomājot, vairs nevarētu funkcionēt, ja man būtu viss tikai vienā ierīcē, un tā ierīce paliek kaut kur, un es vairs neko nevaru atvērt, un nekur nevaru pieslēgties. Un tāpēc par šo jādomā kā tīklu, kas ir no visām ierīcēm tev pieejams. Tā kā, jā, ir jāsaprot, kas ir tas, uz ko tev ir jāfokusējas, kas tev ir aktuāli, un tālāk, labi, es vispār esmu pilnīgs jauniņais, es nezinu pat no kā sākt, kur ķerties klāt. Es dzīvoju savā WhatsAppā, uzrakstu varbūt kādam ziņu, ko viss man vairāk neko nevajag, ko tālāk. Bet ir ļoti daudz, kas pasaulē vēl pieejams, kas var atvieglot tavu ikdienu atkarībā no tā, kas ir tev prioritāte, vai laika plānošana, vai sadarbība, vai projektu plānošana. Un tad ir dažādi rīki, tev pašam jāatrod, kādi rīki ir tie, kur tu atradīsi informāciju, piemēram, ko mēs kā Vidzemes Tečgals iesakām, ir iepazīst tehnoloģijas programmu. Mūsu māsu kompānijai Rīga Tečgals ir ļoti laba programma, kurā, ja tu pat nenojaut, es ikdienā nesaskaros, es nezinu, ko es gribu mācīties, piemēram, apgūt vairāk, man nekas pagaidām nav vajadzīgs. Vienkārši par tehnoloģijām izstāsta, iepazīst tehnoloģiju programmā. Vai arī, ja tu jau esi mazliet vairāk iesildījies un gribi kaut ko praktiski padarboties, bet tavā ikdienas dzīvē nav nekāda tāda projekta, kuram uzreiz tā ķerties, ko es viens pats ar savu projektu sēdēšu un tagad sākšu kaut ko plānot un darīt un dizainēt viens pats, tad var iet arī uz kādām praktiskākām mentoringu programmām. Par dažādām aktualitātēm, kā jau es teicu un mazliet ieskicēju, darbojamies arī mēs.
Vēl labs rīks, un šo es vēlos izcelt, tas neprasīs naudu, jo šie visi ir bezmaksas, sākumā apgūt, saprast, izprast nozari, kas ir tās aktualitātes. Mēs arī veidojam savus resursus, jums var pieslēgties, mēs padalīsimies ar saitīti, šeit viņa tā kā ir pieejama. Un šādā veidā lēnu garu ejot uz priekšu, tu saproti, kas ir tas, kas ir vajadzīgs tev. Bet viens solis, ko es uzreiz ļoti gribu izcelt, ir svarīga drošība internetā. Tas ir viens no svarīgākajiem punktiem. Tiklīdz tu uzliec to savu informāciju kaut kur mākonī vai izmanto viņu aktīvāk telefonā, datorā, ir ļoti jādomā līdz, kur, kas, kā tev paliek, lai dators paliek ar aizslēgtu ekrānu, lai tās ir daudz lietas un jāizmanto pāraules. Tas ir vēl viens, kas ir ļoti svarīgi, kad telefoniem mūsdienās ir iespēja uzlikt kaut uz vienu pieskārienu uz īkšķītu uzlieku un viņš atslēdzās vaļā. Tās ir svarīgās lietas, kas ir jāatceras. Nekad neatver aizdomīgas saites. Jūs arī kāds noteikti esat saņēmuši Latvijas pastā ir atnākusi tavu paciņa, spieduši šīs saites un nedod Dievs ievadi vēl visus kartes datus un viss aiziet prom. Ļoti uzmanīgi ar šo, skatāmies kādas saites, skatāmies vienmēr līdz, kas ir rakstīts galvenajā līnijā, no kā tāda informācija atnāk. Vienmēr vairākas reizes pārliecinamies, jo šie stāsti ir dzirdēti miljoniem, kur izkrāp naudu, kur izkrāp datus par jums, jo ir vesels datu tirgus, kur tirgo jūsu informāciju, vārdu, uzvārdu, telefonu, numuru, e-pastiņu un melnajā tirgū šai informācijai ir ļoti liela nozīme, tāpēc jāsako līdz, kur jūs liekat, kā jūs liekat. Un savus datus neuzticat svešiniekiem. Stāv man paroli tepat pielīmēt uz datora, uzreiz, kas pienāk pie datora, viņu ievad un tiek klāt visiem datiem. Tās pamatlietiņas ir, kas ir higēna, kas jāievēro esot šādā vidē. Tās ir pamatlietiņas, ko es gribu pastāstīt, kas ir jāizdara. Un, man ir slēdz pazudu, vai? Jā. Slēdiņš man ir šeit pazudis, nekas. Principā, tagad tālāk mēs varētu iet uz to, ka jūs man uzdotu jautājumus, bet mēs to nedarīsim parastajā veidā, uzdod jautājumu, es kautrējos, es nezinu, vai es gribu. Pamēģināsim to izdarīt savādāk, mēs izmantosim Mentimetru. Būtībā tā ir vienkārša sistēma. Tā. Man atpāl. Vienīgi šitam prezentācijas, cik es saprotu, nav interneta, tad būs jāņem caur mani. Viņam ir pieslēgta. Viņam ir jau. Ir jau pieslēgta, tad labāk tad es ietu tur, jo man viss ir atkal mākonī, redzēt. Laikam paraugu demonstrējums, es pārēju no sava datoru un eju uz mākoni, cerams atceros paraugu. Tas ir laikam viss trakākais. Varbūt kādam jau ir kāds jautājums vai kāds komentārs. Jautājums ir jautājums. Nē, man arī uzdot jautājumu. Nekad neaizmirstiet to, ka cilvēku komunikācija ir svarīgākais. Jums ir jābūt drosmei prasīt, ja jūs nezināt prasat. Ja jūs dzirdat vienu stāstu baigi pārliecinoši par kaut kādu jaunu rīku, ejiet klāt jautājumu. Nedrīkst uzlikt sev tos stereotipus, nedzīvojiet savā vienā robežiņā, bet ejiet jautājiet droši. Ja jūs zinat, ka lieto kādu rīku un kāds viņš ir, ejiet uzprasat. Tieši tādas. Man īstenībā radās pārdoma, varbūt filozofiski vienkārši man aizpildot klusumu, kas nezinu, 54% tas tiešām ir tikai. Kas? 54%. Mēs sakam tikai, tas ir tikai. Tas ir tā, ka tā ir liela daļa, kam nav. Es to skatos, vai glāze ir puspilna vai pustukša. Viņu vajag daudz vairāk piepildīt. Kā jums šķiet?
Daļai divi, jā. Jo ļoti liela grupa cilvēku, kas nevēlas neko. Viņi pat ne par ko, viņi labprāt YouTube paskatās, jokstu paskatās, tik līdz man jāiet ēpast atbildēt, vai maksā, lūdzu izdarīt to. Tā kā viņi pat necenšās, un arī tie, kas jau pāri 70, viņi forši bildītas, bet es nē. Mums, piemēram, ir arī tādi cilvēki, kas vienkārši kaunās, ka viņiem tādā vecumā vēl neko nevar. Nē, tas ir jautājums, vai viņš grib, ja viņš grib, tad viņš apgūs, bet ir liela daļa, kas pat negrib vēlēties un pāriet uz kādām jūtīgām. Jā, ir tāda, kas vēlās no tagad tās mācību grupas, kad mēs organizējam, tad Lingažos vecākā sieviete, kas mācījās 78 gadi, ļoti veiksmīgi, tikai visu galā. Bija arī vecāks pieteikušās, bet viņas tā pirmo līmenī paskatās un saprot, ka viņām pietiek to pirmo līmeni. Tā kā cilvēks dažreiz. Piemēram, daži piemēri, kur aiziet, tie dasti, ko viņi tā kā paņem, ko nodod, personīgi. Ko viņi dara ar viņiem, ko daži piemērs. Jo visur saka, jā, viņi tikai paņem jūs piemērs un tālāk, un, ko viņi zina man ēpastu, ko viņi darīs ar man ēpastu. Vienu piemēru? Jā. Var izteikt vienu uzreiz. Jums zvana telefonā, balsī, kas izklausās pēc jūsu bērna, piemēram. Viņi zina, kā sauc jūsu bērnu, viņi zina, kā sauc jūs, viņi zina jūsu telefonu numuru, un uzreiz jau saka, man ir ārkārtas situācija, mammu pa tēti palīdzi, man uz ceļa gadījās avārija, tas otrs šofers mani palaidīs, bet lūdzu iemaksā man 2000. Piemēram. Ļoti triviāli izklausās, bet tādi reāli piemēri notiek. Un ar mūsdienu tehnoloģijām skatoties aizvien vairāk tādu būs. Un mums ir reāli ļoti daudz iespējas. Mākslīgais intelekts šobrīd attīstās tik ļoti, kad jebkuru balsi, jebkuru video, jebko var dublēt. Jūs pat klāt nebūsat, bet jūs jau būsat nodublēts. Vēl triviālāk droši vien tas, ko jūs jautājat tieši par ēpastu. Viņi var jūsu listē vai cilvēkiem, ar kuriem jūs biežākā saraksta ir izsūtīt no jums, no jūsu ēpasta. Lūdzu, palīdzi man vajag naudu, rekordu konts. Tas jau vairs neviens netic. Ir jau cilvēki, kas jau notic. Tik pietiekoši daudz cilvēku, kas notic, un līdz ar to tādēļ, ja neticētu, tas nenotikt. Viens jau ir tas, ka tic vai netic, bet tas, ja saņem ēpastu pašu darbu kolektīvos, varbūt kādreiz esat saņēmuši ēpastu, piemēram, no savas vadības ar jautājumu, vai vari lūdzu man palīdzēt, un tu to ēpastu atver, un pietiek, ka tu atver linku, lai viņš piekļūtu visai sistēmai. Neko viņam vairāk nevajag kā kādu, kurš atvērs vai pielikumu, vai linku, vai kaut ko, kur mēs pat neiedomāsimies paskatīties. Protams, ka tur varbūt mēs pēc tam, jau pirmais jau paskaties to automātiski, tur vadītāju vārds uzvārds ierakstīts, vai man atzvanīt, liekas, ok, fajn, es pat nepaskatos, kas tā ēpasta adresēm ierakstīts, varbūt tur bija 555, tas nebūtu korektais ēpasts, bet jautājums, vai mēs ātrumā paskatāmies. Ja liekas, ka it kā tas ir pilnīgi droši, tad varbūt nepievērš to uzmanību. Mēs esam tik tālu aizgājuši, esam jau otrā grāvī iegājuši. Jau baidās ļoti daudz telefonu pacelt, un tu tiešām zvani, un viņi pat neatzvana, jo tu tā iekšā numurā neesi un cauri. Neceļ klausulu vispār. Un arī dažkārt liekas, labi, dators mums tomēr šķiet droši, bet man nav ticības, ka mākonī datu drošībā glabājās. Nav ticības joprojām. Šeit ir stāsts atkal tikai par to, ka ja jūs pats viņus nododat tālāk, tad viņi nebūs drošībā. Ja jūs pats esat gana gudrs, lai nenodotu tālāk, tad jau nav tik traki. Es atradu slaidu, kamēr redzēt divu tehnoloģiju savienotība, mani dati mākonī, kur ir šis slaids par to, kā atrast to īsto rīku un kā nebaidīties, kā darīt tās lietas. Vienmēr jāatrod rīks, kurā jūs varat orientēties, kurā jūs daudz maz saprotat, jo sarežģītāks rīks, jo grūtāk viņu apgūt, jo ilgāks tas process, jo grūtāk jums līdz tam būs tikt. Jāpārbauda ir, vai šis rīks ir savienojams ar citiem rīkiem. Piemēram, šeit jūs redzējāt demonstrāciju,
Mana prezentācija ir Rīgā, Canva, kurā es veidoju visas savas prezentācijas, un tas ir mākonī. Es piegāju pie pilnīgi sveša datora, cita datora. Tiesa, jūs redzējāt šobrīd dzīvē, kā ir, ka viņš man prasa, autorizējies, vai tas tiešām esi tu, vai tas nav kāds svešais ļaunais, kurš mēģina nozagt tavus datus. Man bija jāaiziet uz otru ierīci, jūs redzējāt, es izrāvu otru ierīci, apstiprināju, ka tā tiešām esmu es. Kāpēc tā jādara? Tāpēc, ka tas ir būtiski saprast, ka, ja tava viena ierīce ir nozagta, vai arī pat tad, ja tu esi mazliet aizmāršīgs un kaut ko atstājis atvērtu, tev tik un tā pieslēdzoties prasa šos datus, un tu esi drošībā pat ar savu kaut kādu, varbūt nezināšanu, varbūt aizmiršanos, šie tie drošības sodīši, kas ir iestrādāti iekšā tehnoloģijās. Un integrācija ar citām sistēmām, tas ir tā, ja tev failu mākonī, vai ar šo mākoni tu vari pieslēgties no citiem rīkiem un lietot šos failus tālāk. Kā ir ar funkcionalitāti un pielāgojamību, vai rīks piedāvā kādas funkcijas. Un šeit atkal es stāstu, nav viena universāla rīka. Jums pašiem ir jāsaprot, kas ir jūsu prioritāte, ko vajag izdarīt. Nākošais vienmēr ir jāskatās, es jau pastrādājos ar vairākiem rīkiem, es zinu, kas ir viena cena, un tad apakšā ar maziem burtiņiem ir, un tā, kad tu izlieto limitu, tad tev būs jāmaksā no šī uzmanieties. Šis ir vēlreiz vienmēr izlasat cenu kategorijas un ko jums par to iedot. Jo var norādīt par 100 vārdiem, un tie 100 vārdi izbeidzās vienā uzrakstīšanā un viss, un jums jau beidzās. Tā kā vienmēr skatāties līdzi, kas ir tai cenā, un vai par to jūs esat tik gatavs maksāt. Un, protams, jā, drošība aizsardzība, kā jūs redzējāt, mans Google mākonis man prasīja, vai tiešām tā esi tu, vai tu to dari, vai tu vienkārši esi pazaudējis ierīci, un kāds cits mēģina izdarīt kaut ko tavā vietā. Tā kā tās ir lietas, kas jāskatās, un ļoti daudz, ļoti plaši runāju, es te uzliku mazliet par to, par mākslīgo intelektu, viņš burvis nāks un izdarīs visu tagad jūsu vietā. Tā nebūs. Un šeit arī ir tas pats. Ir jāizdomā, ko tu vēlies darīt. Te ir dažādi rīki, kas ikdienā ir izmantot. Vai tu vēlies analizēt datus, vai tu vēlies sadarboties ar savu komandu. Ir jāsaprot, kas ir tas, ko tu vēlies darīt, un tādā veidā jāsašķiro tie rīki. Kur ir arī, starp citu, mazliet prezentācija. Pilcen arī? Nē? Tur bija... Pultī bija. Pultī es pazaudēju. Sarkanais. Vienmēr sakot, jā, es varu arī roku parādīt, jo konekti man prasa slēdzās prom. Un ChatGPT, kurš no jums ir lietojis ChatGPT? Malači! Tas nozīmē, ka jūs jau esat mazliet advancētākā solītī tālāk tikuši, jo tur ir jābūt jau zināšanām viņam pieslēgties, savienot ar savu kontu, un tad jau sākās interesantākais, ka tev tas rīks ir, bet ko ar viņu darīt, kā viņu izmantot. Un šeit jau veseli kursi ir par to, kā mācīties uzrakstīt uzvedni, ja promptu, ja kāds ir mazliet gudrāks, kurš zina, kā izdarīt to. Attiecīgi, šis ir tas, kur es izmantoju ChatGPT un uzrakstīju, kādus rīkus man vajadzētu ieviest. Un viņš man atbildēja par dažādām konkrētām jau situācijām, kādus rīkus ieviest. Un zinot pareizi pajautāt, tā jau ir nākošā zināšana. Jums nav jāzina visi rīki, bet jums ir jābūt pietiekami pašam zinošam, jo šeit, jebkurā gadījumā vienmēr atkal stāsts ir par to, neviens rīks jums nepalīdzēs, ja jūs pats nedomāsiet līdzi un nezināsiet, ko jums vajag. Tikai ar savām zināšanām, ar kritisko domāšanu ir iespējams panākt vislabāko rezultātu, jo tagad aiziet bieži vien otrā galējībā, kad ieraksta ChatGPT, man vajag to ātri copy paste, rekuņiem informācija, un pēc tam ejot dziļāk izrādās, kad ārprās tu tas ChatGPT pat pats neko nav līdzīgi, ko vajadzējis uzrakstīt, ir tās saucamās halucinācijas.
Un viņš uzraksta vienkārši, iedod jums atbildi, ko viņš tā kā domāja, bet īstenībā tur apakšā tā pamatot nekāda nav. Tā kā jums vajadzīga ir vēlme mācīties, vēlme saprast, nebaidīšanās, drosme un kritiskā domāšana. Tas ir tas, ko es vēlos iedvesmot ikvienu. Ir 3 lietas, kas ir vajadzīgas jau tagad un tūlīt, un tad ir iespējams jebkas. Ja jums nebūs vēlmes darīt, nebūs arī nekāda iespēja. Ja jūs kritiski nepadomāsiet, tas, ko jūs iemācīsieties, tas, ko jūs lietosiet, beigās var pavērsties pret jums pašu, jo jūs kritiski neizvērtējat, kur jūs ko darat un kādā līmenī nododat savus darbus, piemēram, kādam citam. Tā kā tie ir tās 3 galvenās lietas, ko es vēlējos pateikt ar šo visu, bet es tik un tā vēlos arī palietot Mentimetru un mēģināt ar jums kopā iziet vienu prezentāciju. Tagad mēs pāriesim uz Mentimetru, aiztaisīsim šo rīku ciet. Ja kādam īstenībā patīk lietot, taisīt prezentācijas, šis ir diezgan labs rīks. Canva rīks var pareklamēt. Es sākumā biju skeptiska, bet pēc tam diezgan ļoti aizrāvos, jo var visu kaut kādas dokumentus, jebkādus dizainiskus, jebko, kas dzīvē ir nepieciešams mazliet skaistāks kā parasts teksts, šis var palīdzēt ļoti skaisti, un es šeit daru jebkādas lietas. Un tas, kas man patīk, es neesmu ļoti dizainisks cilvēks, man izdomāt dizainu parasti prasa ļoti lielu laiku, bet šeit, ieejot iekšā, ir dažādas veidnes, kuras var izmantot vienalga, vai tie ir sociālie tīkli, jebko, Instagram stāsti, ziņas, vienalga, kas jums interesē, prezentācijas, jebkādi grafiki, video taisīšana, mārketings, pat grupas produkti. Es neprotu uztaisīt uz tēkrekla zīmējumu, viņiem ir tādi jau gatavas iestrādes, kur tu ieliec tikai savu bildi un viss gatavs produkts sūta prom. Tā kā varat papētīt, ja man jāiesaka kāds rīks, un ko es ikdienā lietoju, jo šeit stāsts atkal ir jāatceraties, es minēju, dalamies ar savu informāciju. Ja jūs zināt, ka kaut kas ir ļoti labs, sakam citiem, izplatam informāciju, jo neviens nevar visu apgūt pats savā dzīvē, viņam ir vienkārši par daudz informācijas. Tāpēc šādi rīki ir ļoti noderīgi ikdienas darbā. Tāpēc man patīk Mentimetrs. Mentimetrs man patīk tāpēc, es atcerējos tikmēr, ka mēs te runājam ļoti daudz, nelaiž jūs pie runas. Vēl viena lieta, kas var būt mazliet, var traucēt, apgūstot tehnoloģijas, jāatzīst, ka angļu valoda varētu būt diezgan liels pluss, ja jūs zināt kaut saprotat kaut ko no angļu valodas, jo tad šī digitalizācija daļēji būtu vieglāk. Bet tas nenozīmē, jo ChatGPT atbild arī latviski. To var darīt tik un tā. Bet angļu valoda, ja jums ir iespēja kaut pa vienam vārdiņam mācīties angļu valodu, man, piemēram, kolēģi brauc blakus mašīnā, uzminiet, kur kolēģi tā bija, Vidzem Trešgales rīta, man brauc blakus mašīnā, un viņi saka, zini, tas Duolingo, es katru dienu pusstundiņu viņā pasēžu, un viņš man tā iztrenē tajā angļu valodā. Nu, pasēžam to pusstundiņu. Jūsu laiks ar tādu Duolingo, nezinu, vai esat dzirdējuši rīku, un reāli apgūstat valodu soli pa solim, jums vairs nevajag speciāli skolotāji, jo rīki ir attīstījušies, jūs pats ar sevi un to iekārtu pasēžat, un viņš, starp citu, ir ļoti specifisks, viņš spēj pa tēmām iziet, vēlos par pavārmākslu mācīties, rekrutēt pavārmākslas, visa tā iespējamie vārdiņi, jebkas terminoloģija tajā, vēlos kaut ko citu, tā kā ir daudz dažādi rīki. Man atkal prasa visu, vai es vēlos ieiet iekšā, redzēt. Drošība ir pirmajā vietā. Es pirms mirkli ievadīju, bet tik un tā viņš vēlreiz prasa man apstiprināt, vai tā tiešām esmu es. Tātad tiem, kas ir ļoti skeptiski, es pat 2 rīkos nevarēju ieiet, neapstiprinot, ka es esmu es. Un tie, kas ir ļoti nepacietīgi, viņi jāsteidzās, šis viss vienkārši. Ir grūti, bet tas ir jūsu pašu labā. Es vienmēr, kad viņu ieraugu, es vienmēr domāju, kāds nejūt tagad, bet ok, tas ir par mani. Jo, ja es aiziešu no šī datora, un aizmirsīšu iziet ārā,
šis būs tas solis, kurā viņš man vēlreiz prasīs, tiešām tu to vēlies? Protams, jūs varat atslēgt to visu, bet tad jūs paši sev riskējat, atkal šeit ir stāsts par kritisko domāšanu. Ja jūs atslēdzat visas drošības, tad negaidiet, ka jūs aizsargās tehnoloģiju, ka jūs visu viņai esat aizliedzis darīt un neko, tā kā viņa nevar izmantot savas iespējas. Bet tas varētu būt viens iemesls, kāpēc cilvēki varbūt tik ļoti tā paralēli arī vairās aizmirst un vairās sajaukt un tad izvēlās vieglāko ceļu. Jā, bet tā ir tā lieta, ka jums pašiem, jūsu drošībai tas ir vajadzīgs. Rekur ja jūs redzējāt, varbūt kāds nodomāja, kāds ir tāds, redz, atbrauc te kaut kādu datoru, lēnīt visu drītu sēž pie datoru un vispār uz mums nesatās. Es īstenībā taisīju šo prezentāciju. Tīpaties apsēdos līdz brīdim, kamēr es tagad jums prezentēju. Man ir gatava prezentācija, kurā es vēlos, lai jūs man padalaties ar savām zināšanām. Tātad tas, kas jums jādara, mācamies praktiski. Mēs aptāmies Staicelē, esam taču Staicelē. Ņemam ārā telefonus vai planšetes, vai kas jums ir. Noskanējam kodiņu. Iegāja iekšā? Jā. Es pat nezinu, kas tur būs, jo es uztaisīju tikai tagad. Bet es esmu pāris reizes viņu izmantoju, viņš ļoti labi darbojās. Rekur, cilvēki, kas ir mazliet jau apmēram, viņi zina, rekur stūrītī īkšķīši, redzat? Tie, kas spiež, tie jau ir ienākuši iekšā, pievienojušies mums un grib pievienoties šajā sapulcē, kur mēs esam Staicelē un grib kaut ko paust, savu viedokli. Ok, tad ķeramies klāt pie šī viedokļa. Vai visi tik iekšā vai kādam palīdzēt? Šis ir brīdis, kad drīkst atzīties, ka es nesaprotu, ko jūs vispār runājat un kur man šis ir jāiet un kas ar to jādara. Jo mēs atšķiramies. Šis ir paraugs tam, cilvēki ir ļoti dažādi, palīdzam viens otram. Un mēģinām saprast, kas tas ir. Tātad pamatā, ko es vēlos prezentēt, ir vienkārši veids, kā pārnest informāciju no manis pie jums un otrādi, ja jūs mākat lietot tehnoloģijas. Jūs noskanējat QR kodu, ir kamerā, ja nav nekādu speciālu QR kodu lasītāju, parasti kamerā uzliekam, pagriežam pret šādiem jocīgiem četstūriem un aiziet, jūs pievienojaties. Bet vēlreiz saku, kritiski izvērtēt, kur jūs pievienojaties. Tāpēc, kad šādi QR kodi var mētāties arī uz ielas, un jūs, kaut kas interesants, tagad paņemšu, ieskenēšu, un tur aiziet, cik daudz informācijas tiem, kas to vien gaidīja, ka atradīs kāds. Tā kā izvērtējat, salīdzināt, skatāties līdzi, kur jūs skenējat, kur jūs vadat savus datus. Tas ir kritiskā domāšana un jūsu datu drošība reālā piemērā, kā dzīvē sev nenodarīt ļaunumu. Un attiecīgi jūs esat uzspieduši, tad iesim, varbūt mēģināsim tālāk, ja visi ir ar mieru.